Šodien sunim sākšu mācīt jaunu lietu, kas saucās lapsas aports. Viņš ir nesis ādiņu. Kaut kādu laiciņu nav bijuši treniņu, viņam ķepa bija beigta, bet tagad man ir nolikti tur 1, 2, 2, 3 aporti, ko viņš pazīst. Atkārtosim komandu, viņš jau zina. Un tad mēģināsim lapus. Atnes! Nedrīkst graust. Dod. Ļoti labs suns. Šito noliekam malā. Dratiņ, atnes. Viņam laikam mīļā. Ne. Pa tuvu saliku, bet nekas. Ļoti labi. Dod. Un ar roku parādam. Viņš negrib. Dratiņ! Nav mīļākā. Atnes! Atnes. Nu, re, tāpēc, ka viņa smaga 2,5 kilo. Ļoti labs suns. Un tūlīt atkārtosim vēlreiz. Tā, izvietoju, sēdi. Izvietoju tur aiz krūmiņiem visus 3 aportus un dratiņu. Skatāmies, gaidām, ka suns paskatās. Atnes. Pīli, pirmo. Dod. Labs. Dratiņ. Sūtam pēc nākamās. Tagad nes lielo. Šitais ir jātrenē, lai viņam muskuļi nav iztrenējās. Ai, labs. Un pēc 3. sūtam. Turpat mētājās. Načup, sēdi. Dod. Labs suns. Un viņam nav kārumi, viņam bumbiņa. Bet vienlaicīgi dodot bumbiņu, mēs viņam trenējam noturību uz komandu. Sēdi. Suns sēž. Gaidam, kad paskatās. Tas var prasīt laiku. Viņš skatās. Viņam tik šausmīgi tā bumbiņa patīk. Aiziet! Tāpēc, ka viņš drīkst. Suņi neredz uz zaļās zāles oranžo bumbiņu, viņi neredz, tad viņš ar smaržu meklē krāsu ziņā. Bet to acu kontaktu vajag tādēļ, lai viņš zinātu, ka nevar pats skriet nekam pakaļ. Nu, deguns strādā. Ir! Jā, suņiem krāsu gamma ir tāda, ka uz zaļā oranžu viņš šinīgs gaismā neredzēs. Dod. Un arī ar mantiņu, tāpat kā ar aportu, iedod rokā. Dod. Labs un to briesmot viņam iepazīties. Viņš ir ķēris tāds, viņam pilnīgi neizpratne sejā. Kas tas tāds ir? Protams, tur stāv tas, ko viņš zina. Šitā ir smaga. Sāksim ar mazu distanci. Atnes. Atnes. Pilnīgs mulsums sejā. Negribu to darīt. Es arī negribētu. Viņi dziļi riebjās. Drātiņi. Atnes. Jā, labs suns. Atnes. Te nu mēs arī mēģinājām atkal un atkal dažādas reizes, dažādas veidus, lai sunim radītu interesi. Viņš tā kā mēģina, bet negribu, un tad es viņam mantiņu lapsu, ne mantiņu aiznesu tālāk noliku, tā kā mēs spēlējamies, ka viņš nes man aportu un atrod
atrast viņš atrod, bet paņemt viņš īsti negrib. Tā kā nāk pie manis un izliekās, ka viņam tas viss dziļi riebjās. Un tad vienā mirklī viņam sākās beigais protests, viņš sāk uz mani riet un protestēt. Un negribēja ne pa ko meklēt, bet beigās mēs atradām atslēgu. Atnes! Atnes! Atnes, 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 atnes! Atnes! Dod! Ai, labs suns! Un tagad uzreiz pa bišķiņam bumbiņu! Ai, labs suns! Ai, malacis, dod vēlreiz! Un šajā gadījumā man izdevās to panākt tā, ka es pierādīju sunim, ka ir forši, ka paņemot lapsu, es to samainīšu pēc tam pret mantiņu un mēs spēlēsimies. Un tā vairākas reizes sanāca atkārtot un izdevās. Pa solītim mēs varam dabūt no viņa. Atnes! 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 Ai, labs! Ai, dod šup, ai, labs! Ai, malacīs! Ai, un uzreiz bumbiņā! Nav tā lapsa viegli. Sēdī! Dod! Ai, labs suns! Un tā pamazām solīt pa solīti mums izdevās panākt to, ka viņš paņem paceļ lapsu, es uzreiz to iemainu pret bumbiņu un mums ir forša spēle. Laps ir viens nejauks pretīgs aports, kas suņiem ļoti nepatīk. Atnes! 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 Labs suns! Atnes! Atnes! Dučupa, labs suns! Atnes! Atnes! Labs! Dod! Ai, labs suns! Galvenais paņemt rokā. Un malacīs! Atnes! Neplēs, nē! Atnes! Paņem normāli. Tratiņ, atnes! Nē, atnes! Pēdējo reizi atnes! Es tev likšu mierā. Atnes! Paņem un atnes! Ai, labs! Dod! Malacīs! Un bumbiņu. Ai, labs suns! Un šitā te soli pa solim iemācīsimies atnest lapsu.